Esmu lidostā, palikušas ir 5 minūtes līdz lidmašīnai. Kamēr es kāpu iekšā lidmašīnā, tikmēr noskaties šo pēdējo video, nosties līdz pašām beigām, jo pašās beigās uzdošu dažus jautājumus. Un kas pareizi atbildēs, tiks pie lielisks, vērtīgs balvas. Pasaules mobilā kongresa ietvaros notiek arī vēl viens pasākums, kas saucās 4 Years From Now. Tas gan ir domāts jauniem uzņēmumiem, jauniem startupiem un aplikācijām. Ar pieredzi dalās pieredzējuši uzņēmumi The Next Web, Waze, TechCrunch, Airbnb, Google, Microsoft. Huffington Post, Eventbrite, Evernote, PayPal, AVG Technologies, Indigo, Make.com, Vice Media. Aplikācija, par kuru es stāstīju radio raidījumā pirms pāris mēnešiem, notēmēt kameru pret kādu matemātisku risinājumu. Then it will give you concrete steps of how to solve it. Mobile World kongress faktiski ir beidzies. Es šeit esmu saticis Ervīnu. Šobrīd esmu pie Igaunijas stenda. Man ļoti patīk valstu stendi. Šeit ne tikai Igaunijas, bet ļoti daudz dažādas Eiropas un pasaules valstis, kur ir pilns ar dažādām kompānijām, startupiem, kas attīstās. Es ļoti gribētu nākamgad redzēt arī Latviju, jo es uzskatu, ka Latvijā ir pietiekami daudz jaunu produktu, jaunas inovācijas kompānijas, un tā būtu ideāla vieta. No Latvijas vēl kāds uzņēmums šeit ir, vai tikai jūs? Piedalāmies izstādē tikai mēs. Kā jums gāja? Ilgas stundas un daudz kontaktu un daudz iespēju. He's connected? Yeah. Again. So you are showing the way for him? I can't switch, but now I'm seeing this. Ja nu tu jautā, kā es nokļuvu šajā pasākumā, atbildi ir ļoti vienkārši. Mani uzaicināja Huawei. Un cits starpā man bija iespēja satikties arī ar 2 Huawei bossiem. Viens lielais boss vārdā Mr. Vangs. Viņš ir Huawei centrālās Austruma Eiropas un Skandināvu reģionu prezidents. Otrs boss bija Mr. George, kas ir Huawei Baltika ģenerāldirektors. Well, I can tell you, this is kind of the long-term investment related for the result. Huawei, each year we invest more than 12% of group revenue on our R&D. This is a huge number. For example, last year the group revenue ranked to more than $46 billion. Have you ever been in Baltics? Yes. How would you describe Latvians, Lithuanians, Estonians? It's a headache because I only stay 3 days or 4 days. Yeah. But you have colleagues? Very quick. Yeah. I think our colleagues is very professional. They are working very hard and they learn the new things very quickly. So I think we have very good teams in Baltics. Mobile World Congress. Everybody is talking about 5G. We target from now on until the end of 2008, we will invest another $600 million on 5G technology until 2018. And this is also a huge number. We hope the first version of 5G will be released next year. And Huawei is one of the good partners on this industry. Yeah. Which Huawei smartphone do you use by yourself? The 6 Plus Yes. with dual camera.
Wow, kā tur raustās. Tā nav jābūt. Paldies, ka esi noskaties līdz šai vietai. Tagad neliels pārsteigums. Tūlīt es nolasīšu tev 10 jautājumus, uz kuriem atbildes var atrast visos iepriekšējos video. Un pirmie 10 cilvēki, kas pareizi atbildēs, iekomentējot zem šī video, nākamajā nedēļā izlozējuši kādu laimīgo, kas tiks pie jaunā vietāruņa Huawei G7. Barcelonā mans dzīvoklis atradās pie kādas svarīgas, ievērojamas iestādes. Kas tā ir pa iestādi? Kāds bija burgeru nosaukums, ko es apēdu pirmajās vakariņās Barcelonā? Kāds bija mans šī brauciena mērķis? Kā sauc manu jauno draugu Barcelonā? Kurā vietā Huawei bija 2014. gada Best of Global Brands topā? Kādas valsts vai apgabalu prezidents iekļuva vienā no maniem video? Cikos katru rītu es skrēju uz autobusu, kas dalībnieks ved uz izstādi? Cik dažādas pulksteņu skatus iespējams izvēlēties Huawei jaunajā vietpulkstenī? Kādas mūsu kaimiņu valsts stendus apmeklē izstādē? Kādu telefonu lieto Huawei Boss? Atbildes šiem jautājumiem meklē visos 4 video kreisajā pusē un ieraksta komentārā zem šī video. Visus komentārus publicējuši, kad būs zināms uzvarētājs, lai veicas un uz tikšanos!